Varbūt izskatās, ka mēs esam parastā, nezinu, viesnīcā, mājās, guļamistabā, nē. Mēs esam glempingā ar skatu uz Daugavu. Un šovakar mūsu guļas vietas ir šī te omulīgā glempinga telts. Ārā, kur mēs mīši, tāpēc ārā baigi pafilmēt nevar. Mums kā vienmēr veicās ar laikapstākļiem, bet vieta forša. Aiziesim tik pastīties, kas notiek. Tur ir kaut kāds avots un dūņas un kas tik vēl, ne? Dūņu vannas pēdām. Te tu vari novilkt savus apaviņus un nākt iekšā. Reku šeit šajā te tumšajā petītē ir iekšā slaims. Dabīgās dūņas. Tā skaistā puķīte topinombūram augšā. Tā ir tikai viena daļiņa, ka īstenībā viss tas brīnums ir tā topinombūra sakne apakšā. Mums bērnībā bija saudzēta tāda dobe, kur šīs bija ļoti augsta un es kā bērns līd pa viņā iekšā. Tur mēs spēlējām paslēpes. Tie, kas nezin, tad topinombūram ir apakšā saknīte. Tāds tā kā ingvers gandrīz vai. Un viņš ir ļoti garšīgs, viņš ir kā kartupels. Viņu, liekas, var ēst gan sarīvēt, gan kā salātas ēst, gan cept kā kartupeli krāsnī. Tā, un te arī ir tas bābu avots. Un te ir domāts, ka tu nāc un dzer to labo ūdentiņu. Un pasties, cik tīrs ūdens. Rekur viņš jau sākās pie groda vidus. Neviena aļģīte nav. Lūk, 3 no veikala hot. Neviena aļģīte. Var reku pat cauri redzēt, ka viena krūze ir noslīkusi. Ūdenim nav vispār nekādas garšas. Nezinu, ka pēc Alisa baidās. Mēs ar Hannu sakam garšīgi, neko Hannu arī dzer. Mums liekas dikti garšīgs. Es, man liekas, dabā pirmo reizi redzu. Hanna atrad vigvām. Te var nākt burties pa nakti. Re, kāds dadzītis sapūkojies galīgi. Skaties, kā pūciņas lido. Un vēl te bija tādas interesantas malves, kas ir reti sastopams augsts. Tā vismaz rakstīts internetā. Mēs arī brīnījāmies, kas tāds ir. Pirmo reizi redzam tādas puķis. Rakstīts, ka aug pie mums dzelzceļa malās, bet es jau neesmu klaidons, kas pa to dzelzceļa malu baigi staigāja. Nu, kurš grib sekot mūsu pēdās? Vai nav romantiski? Man liekas, ka es super romantiski.